Sveiki! Tātad ceturtā dievība Zorku mitoloģijā. Tā ir pirmā no ēnas dievībām, tādēļ man, tā kā bija, kad es sāku ar Zajūri, man nācās paskaidrot, kā pasaulē nāca gaismas dievības, un man nācās paskaidrot, kas ir Šalla, un kas ir Ae, un kāds bija pirmatnējais plāns visumam, kur varbūt tā arī mēs nezinām, tā kā Zorku uzskatā, tā arī neviens visumā nezin, vai kaut kas nogāja greizi un radās šīs ēnas dievības, un tādēļ arī visums ir citādāks nekā pirmajā brīdī tika izdomāts, un kāds bija pirmatnējais plāns veidot visumu pēc Šalari parauga, bet tā nenotika. Vai arī Šalla to jau bija iecerējusi tādā veidā, kā lielais visums dievs radīja 3 gaismas dievības, deva tām plānu, taču jau bija iecerēts, ka radīsies 3 citas, kas šo plānu sagrozīs. Par to nav vienotas atbildes, un Zorki uzskata, ka tā atbilde arī nav atrodama. Var justies tā vai šitādi, var pieņemt vienu vai otru par ticamāku variantu, taču, ka pilnībā uzzināt to nevar. Tātad, kā man nākas runāt arī par to visu, kad mēs runājam par Eiropu. Un šeit ir tā. Zorki, kā cilts veidojās no 2 daļām. Būsiet jau pamanījuši. No Zoirām, kas bija fejas ar cilvēkiem viegli radnieciskas, ļoti senā pagātnē, bet vispār funkcionējušas kā pilnīgi atšķirīga suga šobrīd, bet ar kopīgiem senčiem īstenībā. Un cilvēku veļu cilts, ko sauc lauksnes. Un ir tā, ka Zoiras, viņiem nebija šīs visas mitoloģijas, pirms abas cilts daļas apvienojās. Viņi pielūdza un sekoja redzamiem dieviem, kā viņi tos uzskatīja. Un kad cilts daļas apvienojās, šie dievi, kas ir visticamāk augstāk līmeņa fejas, ko, ja grib saukt par dieviem, var arī nesaukt, viņi pameta Zorku pasauli uz kādu laiku, lai pēc ilgāka laika, kad ciltis ir apvienojušās bez vadības un bez iejaukšanās un izveidojuši visu to, kā viņi paši vēlas, kas ir tagadējā Zorku sabiedrība, kur ir pilnībā saplūduši Zoiras ar lauksnām un izveidojušies unikāla sociālā struktūra, arī ar precēšanos savā starpā radot dzivisas. Tikai lauksnes zināja šos dievus. Un tajā brīdī, kad Zoiras palika bez dieviem, jo viņi bija pieraduši, kā viņi redz dievus un saņem viņu vadību, viņi, protams, meklēja to otrā cilts pusē, kaut ko, kam pieslēties, jo Zoiras vienmēr bijuši ļoti izteikti reliģiozi, īstenībā daudz reliģiozāki par lauksnām, par cilvēku veidu zorkiem. Un viņi izvēlējās sev par Zoiras izvēlējās sev par galveno mīlamo dievību, atskaitot Zilvenu, jo Zilvenu godā kā šobrīd abas puses. Viņi izvēlējās Eiro, un lauksnām tā vienmēr bija Šalari. Un viņi lika klāt, viņiem ir tā, ka Zoirām un šobrīd kā vispārēji Zorkiem, viņi visus svētos vārdus sāk ar uz burtazu, un arī katram vārds. Kādreiz zvaigznei vārds sākas uz Z. Tā ir viņu svētā skaņa.
Un eiro vārds no zoiru puses uzlabojamā ir zero, bet es to vienkārši atsakos pieņemt un es tā nerunāju. Tādēļ, ka mana noslieksme ir uz zoiru variantu vairāk, kā būt zorkam, nekā uz lauksnu, bet nē, tas skan drausmīgi, tas skan kā zero, un man vienkārši nepatīk, es lietoju lauksnu vārdu, bet ja jūs gribat būt ļoti zoiriski, tad varat lietot vārdu zero. Īstenībā zajūri arī bija ajūri. Un tas man atkal patīk. Viņi pārveidoja to par zajūri. Un pārējos atstāja bez z, jo viņi izvēlējās 3 savas mīļotākās dievības. Viens jau oriģināli sākās uz z. Un viņi pielika tātad zero un zajūri. Dažkārt tiek lietots vārds zvio, kas ir vio, protams, dažreiz. Pārējiem tie nav izpelnījuši zoiru z. Labi, ļoti garš ievads. Tātad, kas notika, kad pasaulē bija radušās 3 gaismas dievības? Viņām bija savs plāns, par ko es stāstīju. Pie visiem 3 īstenībā visvairāk pie Zajūri un Šalari. Viņiem bija plāns par visumu veidošanu. Taču pēkšņi notika kaut kas absolūti negaidīts. Viņu priekšā tajā pirmajā pasaulē, kurā nepastāvēja nekas cits kā tikai šīs dievības, pat ne telpa un laiks, nekas, kas bija no Šallas pirmā atdalītā pasaulīte, bezlaicīga, neizpausta nekādā veidā, kurā pastāvēja šīs 3 būtnes. Viņu priekšā pēkšņi nostājās vēl 3 būtnes, kuras kaut kādā veidā katra bija kā pretmets, bet ne tik ļoti varbūt kā yin, bet viņi spēja saskatīt, ka ir tādi kā pretmeti šajos 3 viņiem. Tātad tās nosauc par ēnām. Un izcēlās pilnīgs jūklis. Neviens nespēj, kas notiek. Tādēļ, ka gaismas dievības Zajūri, Vio un Šalari bija nākuši pasaulē ar kaut kādu plānu no Šallas. Taču ēnas viņiem nebija nejausmas, no kurienes viņi nāk. Viņi bija kā baltas lapas. Viņi zināja sevi, tā kā savu enerģiju. Viņi zināja, ko viņi pārstāv, taču tas bija viss. Un vēl viņi zināja secību, kādā viņi ir radušies. Ir tā, ka, lai gan Šalari bija 3, viņu bieži sauc par māti, tādēļ, ka viņa vienkārši ir mātišķīga dievība. Un dažkārt Zajūri un Vio mēdz saukt par viņas dēliem, par viņas bērniem. Tāpat arī ir zināms, ka pirmais, lai gan tas notika gandrīz vienlaicīgi, ka pirmais nāca Eiro, tad Kolja un tad Gāra. Un tādēļ Eiro sauc par tēvu un Kolju un Gāru par meitām. Jā. Tātad, kas ir Eiro? Kas ir šī 4. dzimusī dievība, kas ietekmē ļoti visumu veidošanos? Viņa pretmets ir Šalari. Tātad māte un tēvs ir pretmets viens otram. Un Eiro satiek tīri labi ar visiem. Varētu teikt, ka viņš un Šalari satiek tīri ok ar visiem, bet Eiro varētu teikt satiek vislabāk ar visiem pārējiem. Viņš mīl Šalari, viņi ir tas pretmetu pāris, kuri mīl viens otru. Un viņi jūtas ļoti, ļoti pretēji, tā kā saka, pretstati pievelkas.
Varētu teikt, viņi ir attiecībās, ja kāds vēlas tā iedomāties, lai cik viņi nebūtu viens otram pretēji. Jo šobrīd mēs dzīvojam šalari ērā, kad viss aug, viss notiek, viss evolucionē. Šalari ir evolūcija un augšanos, izplašanās augšanas veidā. Eiro ir viņas pretmets, viņš ir entropija, viņš ir sabrukums. Eiro ir beigas. Ja šalari ir mūžība, šallas atspūgs, šalla ir mūžīga, un šalari ar savu šalla vārdu iekšā ir vislielākais atspoguļojums nemirstīgajai šallai, tad eiro ir tieši otrādāk. Viņš ir par mirstīgumu, viņš ir par nāvi, viņš ir par beigām, un nevis par vardarbīgu sagraušanu, bet par lēnu iznīkšanu. Viņš ir saistāms ar vecumu, ar to, kas ar nenovēršamību, ar to, kas notiek ar katru cilvēku, ar katru būtni, ar katru zvaigzni, ar katru planētu, un kas beigās notiks arī ar visu visumu. Šobrīd mēs vēl aizvien visums esam šalari ērā, kad gaismas dievībām, kopā arī ar ēnas dievībām, izdodas turpināt radīšanu un aktīvo fāzi, kad vēl notiek augšana, kad tā iedegas jaunas zvaigznes, rodas jaunas planētas, dzimst jaunas kultūras, taču kādā brīdī svaru kausi nosvērsies otrādāk, sāksies eiro posms, kad zvaigznes sāks izdzist, jaunas sāks rasties arvien mazāk, un pamazām visums ieies entropijas stāvoklī, līdz kamēr viss izjuks pa vīlēm un nenotiks vairs nekas. Būs pilnīgi, viss būs kļuvis viendabīgs. Tas, kas ir entropija. Pilnīga izlīdzināšanās, bez jebkādām formām, bez jebkādām pārmaiņām. Tajā brīdī eiro būs pilnībā uzvarējis, un visums atgriezīsies atpakaļ šallā. Šalla savāksies atpakaļ kopā, paņems sevi arī šīs te 6 dievības, visu pārējo, visu, kas vien ir, fizisko visumu, nemateriālos slāņus, visu, un savilksies atpakaļ vienā esamībā. Jo šobrīd šalla pastāv divās daļās, transcendentālā un šalla dzīvūna, kas ir dievišķā spēle, kas ir viss, kas nav transcendentālā šalla. Eiro ir gals, nobeigums, nenovēršama novecošanās un izjukšana. Un kā raksturs viņam ir izveidojies līdzīgi tā kā viņa zvaigznei, kurai arī piemīt šīs te īpašības, taču viņu izmanto maģijā, lai turētos kopā un pretīm šim te izjukumam, lai veidotu kopienas, lai sadotu rokas, lai izdzīvotu kopā šo te nenovēršamo došanos pretīm nāvei, kas katrai dzīvai būtnei ir jāpiedzīvo, un ceļš mums cilvēkiem, un kādā brīdī tāpat, pat tad, ja pārietu digitālā vidē vai iegūt kaut kādu bioloģisko nemirstību, tāpat viss kaut kad beigsies, kaut kad šis visums beigsies kaut kādā veidā. Tas vienkārši ir, viss, kam ir sākums, visam ir gals, un eiro ir gals. Nenovēršamais gals. Nevis dramatiskais, transformējošais gals, nē, bet lēns izjukums, sajukums, disintegrācija, pilnīga novienādošanās. Un eiro, tāpat kā viņa zvaigzne, kas nes šo enerģiju, taču viņu izmanto tieši, lai stātos pretīm un lai sadzīvotu ar šo te smagumu, kas ir grūti šīs te eiro enerģijas pieņemt. Gribas tikai celt un audzēt, un lai viss notiek. Un
kad sāk nākt tas kā cilvēkam vecums un tuvojas nāve, grūti jau ir pamest tos iesāktos darbus bieži daudziem un gribētos turpināt, bet tas nav iespējams. Tāpat arī Eiro ir ārkārtēji līdzjūtīgs, un viņš visvairāk no visām dievībām nožēlos savu lomu visuma radīšanā, jo visumu radīja 7 dievības, 3 gaismas dievības, 3 ēnas dievības un viņa pirmais kopējais 6 vecāku bērnu Zilvens. Un viņi radīja visumu tā, kā viņi 7 varēja to izdarīt. Un tas vairs nebija pēc tā gaismas dievību plāna. Un Eiro neko nevarēja darīt, kā Šalari mūžīgā evolūcija tika kaut kādā ziņā pārsvītrota. Un ienāca beigas, ienāca viss tas, ko viņš pārstāv. Un Eiro dzīvo dziļās skumjās par to. Viņš ir ļoti mierīgs, ļoti līdzjūtīgs, ļoti pieņemošs, nestrīdīgs. Varbūt tāpēc ar viņu viss satiek vislabāk. Vienīgā problēma ar viņu ir tāda, ka viņam 2 meitas, Kolja un Gāra, cīnās par viņa mīlestību, un Eiro neko nevar tur darīt. Tāpat kā mēs dažkārt cilvēki, mēs kādu vienkārši mīlam vairāk, un tur neko nevar izdarīt. Viņš Gāru mīl vairāk nekā Kolju. Un ja Šalari dēli Vio un Zajūri ir tie, kuri no visām dievībām šīm 7 visvairāk mīl viens otru un ir visvairāk saskanīgie. Šalari un Eiro arī viens otru mīl, bet viņi tomēr ir viens otra pretstats. Tur ir zināmas saspēle, skaista, bet ir zināms, ka kādā brīdī Šalari periods beigsies un tas pāries uz Eiro. Un, jā, protams, ka tas rada zinām disharmoniju, kāda nepastāv starp Zajūri un Vio, kuri ir mīlestības paraugs. Tāpat Gāra un Kolja ir naida un atgrūšanās simbols, un to ir panākusi Koljas greizsirdību uz Gāru par to, ka mīļotais tēvs mīl Gāru vairāk. Tā ir tāda kā Eiro vājība, ja tā varētu teikt, jo viņš ļoti mīl arī savu otru meitu Kolju, taču viņa enerģija daudz vairāk saskan ar Gāru, kas ir iznīcība, bet aktīvā, agresīvā iznīcība un transformācija, kamēr Kolja ir forma, stingrība, robežas. Un, protams, kā Eiro enerģija daudz labāk saskan ar sagrāvi, jo, lai gan viņš un Gāra pieiet sagrāvei, iznīcībai un galam no 2 dažādām pusēm, ja Eiro ir vienkārši lēna novecošanās, tad Gāra ir arī kara un kaujas dievība. Tad viņa vardarbīgi transformē kaut ko negaidot līdz tam dabīgajam noslēgumam, dabīgajai nāvei no vecuma vai tam līdzīgi. Bet enerģijas ir līdzīgākas nekā ar Kolju. Un Koljai tas ļoti kremta, tādēļ viņa absolūti ienīst savu māsu. Un arī Gāra, redzot šo drausmīgo, greizsirdīgo naidu, ir sākusi ienīst Kolju. Tā ir lielā ēnas dievība problēma. Ka viņas abas mīl Eiro, un Eiro mīl viņas abas, taču Gāru viņš mīl vairāk. Un tur arī rodas šī disharmonija, kāda nepastāv gaismas dievību vidū. Jo Šalari ir pilnībā ok ar to, ka Zajūri un Vio mīl viens otru vairāk nekā viņu. Viņai ir arī Eiro, viņa tīri, bet var spēj pieņemt gan Kolju, gan Gāru. Tur ir harmonija viņu 3 starpā, taču ēnas dievību starpā harmonijas nav. Kā attēlo Eiro viņš ir drusku vecāks
par visiem pārējiem, bet viņus nevienu neattēlo kā vecu īstenībā. Viņu varētu teikt, ka viņš ir apmēram 40 gadus vecs, ļoti, ļoti izteikti kalsons. Glīti veidots, vienalga, nav izmērējis līdz tam, ka izskatās drausmīgi, vienkārši ļoti, ļoti slaids 40-gadīgs vīrietis, kuru ķermenī var redzēt novecošanās pazīmes un arī sejā. Viņa acis ir tikpat melnas kā viss pārējais, taču varavīksnēs atspoguļojas mūždien vai drīzāk spīd zvaigznes, kas ir viņam liels komforts, ka viņā tomēr ir kaut kas nav tikai šis te melnais nobeigums, ka tur ir tas nelielais, varbūt tā daļa, kas rada viņā to līdzjūtību, vai arī līdzjūtība rada mirdzumu viņa acīs. Tātad varavīksnēs mirdz zvaigznes, bet viss pārējais ir pilnīgi melns. Acu baltumi, zīlīte, viss ir pilnīgi tik melns, cik vien var būt. Viņa sirds ir melna, viņam tā kā reljefi izceļas viņam uz krūtīm, taču ar krāsu nekādā veidā neatšķiras no pārējās ādas. Un viņa īpašā pazīme, jo katrai dievībai ir kaut kas, ar ko viņus attēlo, ir viņa ļoti garie, arī melnie mati, kas tuvu pie galvas ir, kā varētu teikt, normāli, izplašās uz visām pusēm, un tad viņi sāk tā kā nekārtīgos dredos pīties, tādā kā tīklā, kas izplešas uz visām pusēm, ko parasti attēlo ikonogrāfijā līdz pat glaznas malai un pāri, un šie te viņa mati, kas iet uz pilnīgi visām pusēm, ne tikai uz augšu, bet arī uz leju, uz visurienu, radot tādu kā nekārtīgu tīklu. Tā ir viņa tā ikonogrāfiskā galvenā pazīme. Viņu neattēlo ne ar kādiem priekšmetiem, tāpat kā Zajūri. Šie mati simbolizē tādu kā saikni ar pilnīgi visu, taču tā ir pasīva saikne. Tas nav kā Vio, kam ir ota vai gāra, kam ir kaujas cirvis, kaujas āva vai zilvens, kam ir mūzikas instruments. Viņam ir vienkārši šī saikne, ka viņš ir pats iepīts visumā caur šiem matiem garajiem, taču ar savām rokām viņš īsti neko nevar izdarīt. Viņš ir būtībā pasīva dievība, kas piedalījās visuma veidošanā ar to, ka viņš ir ar savu enerģiju, un viņš labprāt būtu nedarījis to, nebijis tur un neizdarījis to ar visumu, visu šo skumjo daļu. Taču tur viņam nebija teikšanas. Labi bija. Bet par to ir tālāk, kādēļ vispār dievi vienojās pēc tam, kad tika atklāts, ka ārprāts mēs esam 6 un mūsu plāns vairs nedarbojas, tā kā viņš mums tika no šālas dots. Kādēļ beigās visi 6, atskaitot 7, Pētero ieskaitot, īstenībā nobalsoja jā. Mēs tomēr radam visumu tā, kā mēs varam. Visi 6. Ieskaitot arī Eiro, kurš piedod šo to, ka visums nebūs mūžīgs, kā tas bija pirmajā plānā. Tāds ir Eiro. Es esmu sapratusi, ka viņš ir tas, ko es saucu par Erebusu. Varbūt tāpēc tas man nāca prātā, kāpēc man gribēja saukt par Erebusu. Tas, kas ir pie Erebusa zara, tie ir viņa bērni, arī daudzi, kā tas ir. Katrai no šīm dievībām ir daudz bērni.
trešās pakāpes, trešās paaudzes dievības, piemēram, Ērio, kas ir man ļoti tuvs, kas ir Eiro un Vio dēls, un daudzas citas dievības. Eiro var palīdzēt samierināties, atmest lieko un ļaut tam sairt, kā arī viņš palīdz noirdināt savu ego, lai kādā brīdī piedzīvotu kaut ko, kas ir ārpus sevis, jo mēs tik ļoti dzīvojam savā galvā. Maģijā viņu piesaukt var ļoti, ļoti spēcīgos rituālos, kādu es ceru sarīkot pirmdien, lai cilvēki varētu piedzīvot Eiro spēku, un viņa maģijai noteikti ir sava vieta, lai cik tas nebūtu smagi vai skumji pat viņam pašam, taču Eiro ir šī visuma sastāvdaļa, no tā mēs nevaram izbēgt, tā ka labāk ir izbaudīt, un izbaudīt var. Izbaudīt var. Varbūt tādēļ, ka viņš ir tik labdabīgs, jauks, mīļš un patīkams. Katrā ziņā salīdzinot varbūt pat ar pirmdzimto Zajūri, liekas, iztēles dievs. Vajadzētu būt tik skaisti un tik iedvesmojoši, un tā ir. Bet viņš nav nemaz tik jauks pēc rakstura. Bet Eiro katrā ziņā ir ļoti, ļoti jauks. Kad viņš saņem tev roku, tad šķiet, ka ir iespējams sadzīvot ar to visu. Iestājas īpaša veida miers, kādu nevar iegūt ne ar vienu citu.